Man īstenībā milzīgi tāfeli vajag, kurā sarakstīt šitos mazos darbiņus. Bet tev jau var, jā, tev vajag, tā kā bērniem ir tās tāfelītes, un kur... Un citreiz ar Stūrmani mēs, nezinu, 11:30 ienāk kaut kāda doma prātā, ka tas vēl jāizdara viens otram, tur aizsūtam ziņu, tas. Jā, pie doktora vēl jāizbrauc. Kāpēc? Katru gadu priekš licences vajadzīgā ārsta izziņa, ka derīgs autosportam. Tā kā pie doktora jāizbrauc. Licence jāsakārto. Licence rallija sprintās 115 eiro laikam. Ko tev pārbauda? Kā kur reiz esmu kaut kad uz kardiogramām, bet ģimenes ārsts jau tevi pārzina plus mīnus, un viņš jau zina, vai ja tev ir kaut kādas problēmas bijušas, tad vienā gadā man uz kaut kādām kardiogramām sūtīja un kaut ko tam līdzīgu. Tur sirdi baudīja ģimenes ārsts. Toreiz man jauns ģimenes doktors bija, un viņš saka, es to neparakstīšu šito, es tevi nezinu. Jā, tur pusdienu pa poliklīniku staigā. Es domāju, tur pie psihiatra jāiet vai kaut kas, vai tāds nav? Tāds nav, bet tas jau viss ir vadītāja apliecībai arī jābūt. Gan pilotam, gan Stūrmanim jābūt. Vadītāja apliecības pat pārbauda ļoti bieži pieteikumā. Tad, kad tur tās dalības maksāt visu, viņi pārbauda CSDD vai tā apliecība derīga, un citreiz pieraksta trasi, un viņi vēlreiz pārbauda. Jo pieraksta laikā tu arī vari pazaudēt apliecību. Junioriem ir, kam nav tās vadītāja apliecības ātrumposmu, viņi nobrauc. Stūrmanis pēc tam samainās, Stūrmanis pie stūres, aizbrauc uz nākošo ātrumposmu un mainās atkal.